Mēs esam atpakaļ studijā. Akermaņa kungs, jautājums jums, jūs domājat tagad cīnīties par atpakaļ atjaunošanu darbā? Jā, es domāju, jo atlaišana ir bijusi nelikumīga. Un gribat strādāt par kontrolieru? Es nesaistu savus nākotnes plānus ar kontrolieru darbu, jo maitāt savu veselību un apdraudēt savu dzīvību, tas nav mans mērķis. Jūs teicāt, ka jums ir kaut kāda risinājuma, kaut kāda varianta, ko vajadzētu mainīt, darīt, kā opozīcija šobrīd? Jā, es domāju, ka tieši opozīcijā laikam šie risinājumi arī ir, un nav jēga atlaist šoferus, kontrolierus vai struktūras daļas vadītāju, ja sistēma ir sapūs no pašas augšas. Un tik pieminēts Ušakova kungs, kuram tiek teikts paldies, tad man izbrīna, kā mūsu mērs pieturās pie Leona Benhema par visu cenu, par visu varu, lai tikai viņš paliek saglabā savu amatu, neskatoties to, ka jau šajā laika periodā ir tik daudz milzīgi problēmu bijušas. Leons Benhems, kas ir Rīgas satiksmes vadītājs, vai ne? Tieši tā, tieši tā. Un, protams, ka pirmais, kas ir jāizdara mēram, jāizrada savu attieksmi pret Rīgas iedzīvotājiem, pret viesiem, un, lai sistēmu sakārtot, ir šī sapūsī galva jānocērt. Respektīvi, ir jāatlaiž Leons Benhems. Otrs, kas, protams, ir jāizdara, ir jāuzlabo darba apstākļi kontrolieriem, arī sabiedriskā transporta šoferiem, un viennozīmīgi kontrolieriem ir jāmaina samaksas, jeb apmaksas sistēma. Nevar viņus izdzīt uz ielu, lai pelna tikai no procentiem, jo skaidrs, ka vilku kājas baro. Un ja vilku kājas baro, tad arī būs mums sabiedriskā transportā šādi te kontrolieri, kuri būs atkarīgi tiešām pa katru latu, jo viņiem tāpatās ir ģimenes, un pa katru cenu viņiem ir jānopelna savai ģimenei iztika. Mainīt, jūsuprāt, Jaunukums, tas ir reāli šobrīd mainīt atalgojumu sistēmu? Nē, es pirmkārt uzskatu, ka tas nav reāli, jo mēs esam tieši uz šo gājuši. Ir netik daudz atpakaļ, kad nebija šāda sistēma, jā, tas ir 3 gadus atpakaļ nebija, mēs nemaksājām. Rezultātā mēnesī bija ap 200-300 bezbiļetnieki noķerti, jā. Ļoti daudz sūdzības nāca, ka netiek izsniegt kvītis, kontrolieri neizsniedz kvītis, visu naudu tiek ievēlēta kabatās. Tagad, mainot šo sistēmu, mēs vismaz redzam un varam kaut cik kontrolēt šo sistēmu. Kādā veidā un kontrolieris atskaitoties par šo, mēs redzam, cik tas iet, un ja, kā jūs sakat, vilku baro kājas, tad saprotiet, mums ir izstrādāt, ja, piemēram, kontrolas daļas darbinieks nosoda speciāli, lai iepilnītu sev naudu, viņš zaudē daudz vairāk. Viņš zaudē no algas mainīgās daļas, jo pasažierim, kurš ir sodīts, ir tiesības griezties un apstrīdēt šo tiesību. Varbūt problēma ir etalonu sistēmā. Kādreiz varbūt konduktors to izdarīja daudz veiksmīgāk, sēžot autobusā. Nē, Lielais miljonu projekts, par ko tādas šķērs. Es nestrīdos par miljoniem, jā. Es uzskatu, ka etalons ir attīstība un tas ir nepieciešams. Tas ir ērti vai pasažieriem. Un viņš ir pasažieriem. Bet, kas attiecās par konduktoriem, es tikai vienu ciparu pateikšu. Kad bija konduktori, tad bija viena cita slimība. Bija ļoti daudz konduktoru pārkāpumu, biļešu neizsniegšanu, vecu biļetu tirgošanu. Un, ja es paskatos, es paņēmu līdz 2008. gadu, tad 2008. gadā par kontrolieriem, konduktoriem, ko tikai bija noķēruši kontrolieri, 4896 gadījumi bija, kad konduktori tirgoja vecas biļetes, pirmie naudu. Katrai sistēmai ir savu plusu un mīnusu. Jūsu viedoklis, kas būtu jāmaina? Jūs teicāt, jums ir tagad novērojumi, jūs braucat trolejbusu un vērojat. Cik es esmu saskārusies ar kontrolieriem, tomēr lielākā daļa no viņiem ir ļoti kompetenti. Viņi ļoti labi, pareizi attiecās pret savu darbu, viņi ir laipni, viņi arī sadarbojās ar mums, mēs arī cenšamies ar viņiem sadarboties. Arī pret pasažieriem mēs cenšamies izturēties laipni. Mums arī tas tiek no vadības puses, mums tāds ētikas kodeks pat ir, ja, kurā ir minēts, ka visi konflikti ir jārisina labvēlīgi. Pirmkārt jau ar labvēlīgu attieksmi. Vai ne? Un jūs, prāt, lielākoties tas tā notiek? Lielākoties mēs tiešām tā arī cenšamies darīt, lai tā būtu. Arī tad, ja tas cilvēks ir agresīvs, kas mums stāv pretī, mēs tik un tā cenšamies no situācijas iziet ar labvēlību. Bet jūs teicāt, ka to bezbiļetnieku paliek arvien vairāk. Tā ir problēma, ne? Tā ir problēma. Ziniet, ko es domāju? Ka nevajadzēja tomēr to pēdējo reizi tās biļešu cenas paaugstināt. Vajadzēja sakārtot iekasēšanas sistēmu, lai visi reāli maksātu par to braucienu. Un tad arī vairāk cilvēku maksātu, viņiem tas pakalpojums būtu pieejamāks, manuprāt.
Tā ir arī sabiedrības attieksme. Tas ir pakalpojums, kuru var paņemt un par kuru nav jāmaksā. Tāds ir uzskats sabiedrība. Jā, bet problēma jau ir tāda, ka Rīgas satiksmei, man liekas, 8. gadā pēļņa 5 miljoni, nākošajā gadā 1 miljons. Protams, Rīgas satiksme iegulda savu naudu visādos jaunos SIA un jaunās attīstībās un faktiski arī tādos projektos, ka vienkārši maksā naudu par tukšiem naftas bunduļiem, ko vienkārši bezjēdzīgi ir darīt. Tad lūdzu maksājiet kontrolieriem cienīgu algu, būs arī cita attieksme. Jautājums man Sandrai Zariņai, īstenībā raidījuma laiks iet uz galu, jums tā kā galvārds sanāks gan kā valsts darba inspekcijas, gan kā vienkārši pasažieriem. Jūs arī izmantojat sabiedrisko transportu. Kas jūsuprāt jāmaina sistēmā? Es domāju, ka darba devējiem noteikti ir jāizvērtē, pirms viņš pieņem darbā šos kontrolierus. Ne katrs cilvēks šādu smagu darbu var darīt. Vai varbūt... Par mazu algu vēl pie tam. Par mazu algu vienmēr būs par mazu alga, bet izvērtēt tieši, vai cilvēks vispār ir spējīgs strādāt tādās stresa situācijās, kad viņiem ir tik ļoti negācijas pretī. Tas ir viens. Un otrs, es varētu teikt, ka darba devējs piedomājot pie šiem drošiem darba apstākļiem, kā man nāk saskarties, kad šīs pārbaudas iekāpj, tad tur ir arī šī policija, pašvaldības klāt un ļoti korekti. Vairāk kontrolieri pārbauda biļetes, ir ļoti laipni un arī kaut kāds strīd gadījumā viņas jau sagaida ārpusē šī pašvaldības policija. Un jo vairāk šādus posteņus viņi varēs nodrošināt, jo arī darbinieki jutīsies drošāk un šādas kritiskas situācijas, es ceru, neatgadīsies. Saprotiet, ko var iesākt 2 kontrolieri, kas ir aizsūtīti uz Vecmilgrāvi, uz Višķu ielu. Praktiski neko, kāds ir kontrolieru tiesības, nekādas. Ne viņš var aizturēt, ne viņš var sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu. Tas ir viss, viņi var pagrūst malā un aiziet nemaksājot. Es drīkstu pabeigt. Pavisam īsi. Tas, ko minēja Jaunukungs, kad zaķu skaits ir samazinājies, tie 6000, ko jūs minējāt, tā ir neliela daļa. Tas ir 10 vai 20 cilvēki ir aizgājuši, pirms tu to vienu esi nosodījis. Vai valsts darba inspekcija domā arī nāk kaut kādu savu iniciatīvu klajā šai jautājumā? Tādā gadījumā jūs sakat, vajadzīgs kaut kādas jaunas noteikumi vai regulas ņemot darbā cilvēku? Nē, tas ir regulas, tas ir noteiktis, kas ir jādara, bet, teiksim, pārbaudot darba devējiem ir visas tiesības dažādos veidos un testos un, teiksim, pārbaudas laikā izvērtēt, cik viņš ir atbilstošs. Mēs varētu, protams, veicināt šo sociālo dialogu, sēsties kopēji pie apaļā galda, izrunāt šīs te problēmas, palīdzēt ar savu speciālistu padomiem un izvērtēt situāciju, kāda ir šobrīd un risināt. Paldies tātad par sociālo dialogu un apaļo galdu. Jaunukungs jau teica, ka kaut kādu kursi sākušies. Paldies jums visiem, mums raidījuma laiks tiešām ir galā. Paldies, ka atnācāt un lai veids, tiekamies nākamreiz.